šodien būs dažādas lietas. Protams, es runāšu par to, kas mūsu pilsētai ir vērtīgs, svarīgs, nopietns, vajadzīgs. Viens no mūsu izciliem cilvēkiem bija traumatologs Teodors Eniņš. Protams, vēlāk arī domes priekšsēdētājs un vēlāk arī veselības ministrs. Cilvēks ar tiešām zelta rokām. Šeit ir viņa ģimene, 4 mazmeitas un dzīvesbiedre Aina. Es domāju, ka to cilvēku paldies, cik viņam ir pateikts, to nevar saskaitīt. Tos paldiesus, kas viņam ir pateikt par viņa zelta rokām. Protams, atkal mūsējais Jānis Laksdiņš. Jā, protams, kā pamatprofesija bija advokāts, tiesnesis, bet ļoti drīz viņš aizgāja pa politikas ceļu un ļoti aktīvi darbojās tieši politikā. Protams, viens no deputātiem, kas nobalsoja par Latvijas atjaunošanu un joprojām ir īstenis mūsu liepājnieks Jānis Laksdiņš. Dziesmu vara stipru dara. Es pat nezinu, kādus īsti vārdus piemeklēt šim cilvēkam. Caur viņa ne tiešā nozīmē, protams, bet ar viņa atbalstu ir beigušas visas lielākās Latvijas, es teikšu, zvaigznes. Protams, estrādes mūzikā, bet arī klasiskajā un nopietnā. Un tas ir daudzu paudžu darbs. Arī Valdim Vikmanim tie ir 1000 paldies. Paldies! Mūsu simfoniskajam orķestrim 2 gadu balvas. Viens no šo balvu atbalstītājiem ir arī pats Raimonds Pauls. Bet arī mūsu simfoniskajam orķestrim, kam, protams, pamats atkal ir likts tai pašā Emīla Melngaļa muzikas vidusskolā pie Valda Vikmaņa. Mūsu orķestrim balvas nekas īpašs tas nav. Valds Kuiņš domā, ka liepājnieki bija pelnījuši vairāk balvas. Ļoti iespējams, ļoti iespējams. Un te ir Vita Rozenberga, Latviešu biedrības nama 1. direktora. Un te ir mani, uzskaitītie darbi. Varu pat nolasīt. 91. gada 1. oktobrī pārņēma Padomu Baltijas flotes virsnieku namu un uzvilka Latvijas valsts sarkano karogu. Jā,
Tas bija 1991. gada 1. oktobrī, un tas viss norisinājās ļoti emocionāli. Rožu laukums bija pulcējis daudz cilvēkus, bet viss vairāk cilvēku bija pie nama, es teikšu, puspilsētas. Tieši tad, kad biedrības namu mēs oficiāli atklājām, un tas notika 1991. gada 18. novembrī. No 91. gada oktobra līdz 92. gada janvārim veica nama spārna Andreja Pumpura ielā 2 stāva telpu remontu. Jā, tātad tai 1. gadā mēs oktobrī ienācām, un līdz janvārim, tas ir oktobrs, novembris, decembris, mums pat bija, sakarā ar tiešām tādu lielu emocionālu vilni. Mums pat dome atrada līdzekļus kaut ko izremontēt, jo tas spārns bija diezgan cietis. Tur daudz kas bija, tas bija cietis pēc virsnieka nama darbinieku aiziešanas. 1993. gadā vasarā lielo zāli atbrīvoja no amfiteātra tipa podestiem. Tas bija lēciens augstā ūdenī ar aizcietām acīm. Mēs neko nezinājām, kas tur gal galā zem tā amfiteātra atrodas. Bija nojausma, bet bija jāriskē, tāpēc, ka ar vienu toreizējo mazo vai palmzāli bija daudz par maz. Bija vajadzīgi skatu, un tajā zālē skatos nebija, tā kā bija jāriskē, tas mums izdevās. 1992. gadā kopā ar laikrakstu Kurzemes vārds pirmie Latvijā iedibināja titulu Gada Liepainiece Liepainieks piešķiršanu, kas notika 8 gadus līdz 1999. gadam. Jā, tas bija kaut kas jauns, tas bija ļoti svinīgi, bet īpaši tā es līdz šai baltai dienai nesaprotu, kāpēc pēc 99. gada sāk skaitīt visu no sākuma. Tāpat ir Gada Liepainieks, ir goda, jā, ir papildināts šīs balvas, ir Goda Liepainieks un Gada Liepainieks, un ir tieši pa nozarēm, jā, ir citādāk, bet, ka tas būtu jauns, es tā neuzskatu. 1995. gada oktobra beigās svinīgi atklāja marmora plāksni ar nosaukumu Liepājas Latviešu biedrības nams. Es varu pateikt, es šo dienu ļoti gaidīju. Kāpēc? Jā, mēs pārnācām no Liepājas pilsētas kultūras nama. Un ilgu laiku, nes kāpēc, mūs arī gribēja dēvēt par kultūras namu, ko es iekšēji nekādi to nevarēju atbalstīt un pieņemt. Latviešu biedrības nams, tas ir pavisam cits līmenis, cita prove. Un ja mēs tajā laikā vēl, varbūt neatbildām tai augstajai provei, mēs noteikti tiecāmies uz to, un es darīju, es pat nevaru pateikt, es biju gatava paņemt, un tā arī notika.
kur vien kāds kolektīvam, kur vien jau iet sliktāk un iespējams, ka viņš tūlīt var beigt savu darbību. Praktiski visus amatieru kolektīvus es salasīju. Varbūt man tā nevajag teikt un izcelt tieši es, bet jā, tā biju es. Ja kādam nepatīk, tā kā tad, kad 95. gada oktobrī beidzot dome pēc daudzkārtējiem lūgumiem, pieprasījumiem, aicinājumiem, kad tomēr mums oficiāli piešķīra šo nosaukumu Liepājas Latviešu biedrības nams. Tūlīt arī mēs pielikām plāksni ar uzrakstu Liepājas Latviešu biedrības nams. Būs iespējams arī kaut kur tieši fotografija, kurā tiek atklāta šī plāksne. 97. gada 4. septembrī atklāja otru marmora plāksni ar vēstījumu, ka klātesot valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 1934. gada 10. augustā ielikts nama pamatakmens. Jā. Šis notikums, plāksnes atklāšana un Kārļa Ulmaņa 100. dzimšanas diena, tas bija tiešām pulcēs ļoti daudz cilvēku. Un es arī ļoti lepojos par to plāksni. Divas plāksnes, kas ir pie Latviešu biedrības nama, par tām es esmu ļoti lepna. 98. gada vasarā veica pirmo pamatīgo lielās zāles remontu. Jā, tas bija tas brīdis, kad celtnieku skolas audzēkņi strādāja praksē mūsu biedrības namā, kas remontēja zāli, kas izremontēja zāli baltā krāsā ar ķiršu sarkaniem tādiem tā kā kolonnām, par ko es saņēmu rājienu. Tā, un šeit, protams, tas pats krievu valodā. Tā. Tālāk. Werners Bolkums esot sagrāvis Padomju Savienību. Es domāju, ka viņam tas tīri labi izdevās. Un tālāk viņa darbība, viņa rīcība saistīta ar Latvijas radio, kas arī nav nekāda sveša lieta. Latvijas radio LNR, Liepājas neatkarīgais raidītājs. Te Werners stāsta par savu darbību, kā tas noticis, kā tas kļuvis un tā tālāk. Minēju par gada liepājnieku, viena no pirmajām, nevis no pirmajām, bet pirmā gada liepājniece bija habilitēta filoloģijas doktore, profesore Antoņina Reķēna. Vai vēl var būt kāds cienījamāks cilvēks? Arī
cik daudz studenti ir mācījušies pie Antoņīnas Reķēnas. Un cik daudz paldies viņai ir par to. Nu tā. Krustmāte 16 krustbērniem. Karkuģis Spulga, komandieris Raivo Repš un krustmāte Vita Rozenberga. Un apakšējā attēlā jaunkristītās Spulgas komanda ar krustmāti. Es biju viena no tām krustmātēm, kas brauc arī līdz saviem krustdēliem. Uz to brīdi laikam pat pirmā. Turpceļā mēs braucām uz Karlshamnu, vedām virvju vilcēju komandu uz Eiropas sacensībām. Tātad visi vilcēji gulēja kuģī salonā uz grīdas, un mēs braucām uz Karlshamnu. Turpceļš bija ļoti jauks un interesants, un jūra kā spogulis un saulīt spīd. Nu, atpakaļceļu es kaut kā tā kā īpaši negribu atcerēties. Jo tad man likās, ka tūlīt pēdējā stundiņa būs klāt. Bet nekas, izturēju. Bet, diemžēl, pēc vairākiem gadiem mans kuģis pie Zviedrijas krastiem nogrima. Kas uzreiz jāsaka, neviens bojā gājušais nebija, visi izglābās. Bet kā tas viss notika, tas bija diezgan šausmīgi. Un šeit vēl viena krustmāte ar saviem, te jau uz kuģa, kad mēs braucam, man pat ir pagoni jau ir, protams, humora pēc. Un tie ir 2 no maniem krustdēliem. Mani krustdēli, es bieži teicu, jums nav laimējies, pēdiņās es tā ceru, ka jums ir jāņem krustmāte kopā ar krusttēvu. Viņi bija priecīgi, un katram kuģim ir arī savu dzimšanas dienu. Manai Spulgai bija 6. maijā dzimšanas diena. Un vienmēr tad vienmēr gluži nē, mēs arī citādi braucam, bet krusttēvs veda lielo pienu kannu ar lauku pienu zēniem un lielu pašceptu kliņģeri. Un, protams, Jāņos mēs līgojām visi kopā, viņi brauc pie mums uz laukiem, un tie bija tādi. Mēs vispār ļoti bieži tikāmies ar saviem krustdēliem. Viņi nāca arī pie mums mājās, un mums bija cieši kontakti. Žēl, ka tā, bet ja var runāt par veiksmi, laimi, tad tas ir tas, ka neviens cilvēks neaizgāja bojā pie kuģa bojā ejis. Es gribētu nobeigt ar 2 lietām, kas attiec par Latviešu biedrības namu. Man ir vēsturisks Liepājas tautas fotostudijas atskaites pārskats
par to, ko Liepājas tautas fotostudija ir darījusi, kādas balvas ieguvusi, kur piedalījusies. Bez Huberta Stankēviča tautas fotostudijā, nopelniem bagātā tautas fotostudijā, strādāja arī par metodiķi Gabriela Stankēviča. Un viņa veica visas, jāsaka, tas bija nenormāls darbs, visus izstādes darbus kaut kur aizsūtīt pa pasauli. Toreiz arī pasta sūtījumiem bija īpaši noteikumi. Apdrošināšanas un apstiprināšanas un kultūra ministrijas atļaujas un vēl kaut kas. Un to visu veica Gabija. Un šeit ir daudzi gadi man saglabājušies kā oriģināli, ko Gabija kādus darbus veica. Bet faktiski, vienalga, kur teikumu es te izlasīšu, pieņemsim. Noorganizēts pirmais foto uzvedums Visavienībā. Veltīts Liepājas astāvu 30. gadadienai pēc Huberta Stankēviča scenārija un noformējuma. Tas ir viens teikums. Noorganizēts, tā tad arī tas viss izdarīts. Bet cik tas ir ietilpīgs darbs, Visavienības līmeņa uzvedumu taisīt. Tas bija vispār liepājniekiem šoks, ka bija tāds. Nevis foto izstāde, bet foto uzvedums. Tā kā es uzskatu, ka šis ir vēsturisks oriģināls, viena no ļoti nedaudzām nopelniem bagātās tautas fotostudijas darbībām. Un vēl pēdējo, kas tieši attiec varbūt uz biedrības namu, lai to tēmu tā kā beigtu. Biedrības namā bez tautas amatieru kolektīviem un vispār mums bija ļoti daudzveidīga nama darbība. To, ka mēs strādājām ar bērniem, ar veterāniem, ar Daugavas vanagiem, ar senioriem, tā darbība bija ļoti plaša. Un pats par sevi saprotams, 18. novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā bija svētku koncerts un balle. Svētku balle. Tā kā tajā laikā modē, es teikšu to vārdu modē, bija diskotēkas. Un uz diskotēkām, tur vienalga, vai tu aizēji cilvēks ar zābakiem, vai ar kedām, vai ar kaut kādu treniņu blūzu, vai vēl kas tev tur mugurā. Par tāds jēdziens kā apģērba kultūra, tāda praktiski neeksistēja. Un lūk, šajā Latviešu biedrības namā taču arī var nākt ar zābakiem, ar kedām, ar kaut kādiem džemperiem un vēl kaut ko. Bet,
mēs bijām krasi un strikti pretinieki. Mēs, jā, es varu teikt, ka sākumā mums pat iznāca daudz pacīnīties tieši par apģērbu kultūru. Un lūk, pēc viena sarīkojuma, pēc Latvijas neatkarības dzimšanas dienas sarīkojuma, pēc 18. novembra, Kurzemes ekspresa žurnāliste uzrakstīja tādu stipri kritisku rakstu par to, kas tās par prasībām tur, kas attiec uz apģērbu. Un vēl tas un šitas un vēl kaut kas, vienmēr sakot, ļoti, es neteikšu neapmierināta, bet, manuprāt, nesaprotama būtne. Un es uzrakstīju, protams, to publicēja Kurzemes ekspresī, un tur 95. gadā, man liekas, ka tas raksts ir. Bet šeit ir mana atbilde, un šis gan raksts ir par Liepājas dzimšanas dienas balli, bet, es gribu to savu atbildi nolasīt. Laikraksts Kurzemes ekspress 20. marta numurā jautāja, kam būtu jāsvin pilsētas dzimšanas diena. Par to un arī par svinību norisi izteica savu viedokli. Raksta autori urdīja pēdiņās daži jautājumi, uz kuriem varam atbildēt mēs, organizatori. Žēl tikai, ka ar avīzes starpniecību nevis klātienē. Jā, es būtu gribējis parunāt klātienē. Protams, ka tas ir diskutējams jautājums, svinēt vai nesvinēt, atzīmēt vai neatzīmēt dažādus svētkus. Bet mēs pilsētas dzimšanas dienu atceramies jau 4. gadu. Un šajā dienā sakām paldies tai liepainiecei un tam liepainiekam, šogad pirmo reizi, kuri attiecīgā gada laikā pilsētas labā ir strādājuši visvairāk, un par visiem gada liepainiekiem un viņu devumu pilsētai prese ir rakstījusi daudz. Bet par pašu svinību norisi. Mēs vienmēr ar lielu pietāti un uzmanību uzklausām gan padomus un priekšlikums, gan, protams, arī aizrādījumus. Žēl, ka tikai tagad uzzinājām, ka raksta autori mums varēja sniegt pat režisorisku palīdzību šo svētku organizēšanā. Bet tas jau neizslēdz sadarbību nākotnē. Bet jau par kaut ko konkrētāku. Esam ļoti pārsteigti. Tas ir visi biedrības nama darbinieki un svinga vecāki, par kuriem pēdiņās drasējošiem un jautrā prātā esošajiem bērniem ir runa. Vai frāze, bet var jau būt, ka es kļūdos, ir nepietiekoši, lai vajadzības gadījumā varētu atkāpties no šī absurdā apgalvojumu, ka bērni varētu būt jautrā prātā. Uz lielāku neizpratni vieš autors ļoti interesējošais jautājums,
kam būtu jāsvin pilsētas dzimšanas diena, kuri ir tie īstie cilvēki. Žurnālists domā, ka šo pasākumu vajadzēja nosaukt par prominentu publikas balli. Kāpēc? Vai tāpēc, ka ieejas maksa bija 4 lati? Vai arī tāpēc, ka žurnālistei ir savdabīga izpratne par kaut ko absolūti elementāru, tas ir normālu svētku apģērbu? Bet varbūt tāpēc, ka pēdējā laikā vispār vārdi prominences un smalkā publika ir modē. Jā, protams, ieejas maksa varēja būt 1 lats, kā tas bija Jaungada karnevālā, un pulcināt visus liepājniekus, kā tas bija Jaungada karnevālā. Bet katram pasākumam ir sava nozīme un arī dažāda maksa. Diskotēkas maksā 50 centīmus, simfoniskā orķestra koncerts 1 lats, Raimonda Paula koncerts 3 lati, bet pasākums ar klātu galdu 4 lati. Un to varēja apmeklēt vai neapmeklēt. Bija atkarīgs no iespējām un interesēm, jo simfoniskā orķestra apmeklētājs diskotēku jau neapmeklēs un otrādi. Nezinu, kāpēc autori tik sakāpināti un pārspīlēti runā par smalku, stērķelētu uzvalku vai garu šlepētu vakarkleitu. Līdz šim par stērķelētu uzvalku, kad nebija dzirdējusi, ir zināma krekli ar stērķelētām apkaklītēm. Neiesaistīšos polemikā par to, ka katrai vietai un katram pasākumam ir arī savs apģērbs, jo sporta tērpā iesim tikai uz sporta nodarbībām, nevis uz koncertu, un augstpapēžu kurpēs uz sarīkojumiem, nevis uz stadionu. Kādreiz par tik elementārām lietām jau mūs mācīja skolā, un vidējai paaudzei ar to problēmu nav. Lai novērstu jebkādu starpgadījumu nākotnē, gribu informēt arī par apģērbu. Nekad mums nav bijusi prasība ierasties atpūtas sarīkojumos vai ballēs, stērķelētos uzvalkos vai šlepainās vakarkleitās. Pat ne frakās vai garās kleitās. Lūdzu, nedusmojieties, bet arī turpmāk, iztiekot gan bez ekspertes palīdzības, mēs konsekventi ballēs gaidīsim apmeklētājus, kuri kakla saiti un augstpapēžu kurpes neuzskata par augstākās sabiedrības atribūtiem, bet par elementāru un normālu apģērba kultūru. Respektējot un cienot presi un tās darbiniekus, mēs labi zinām, ka ir preses brīvība un žurnālista spēks ir rakstītā vārdā. Tā viedoklis vienmēr būs vispareizākais, visneapstrīdamākais un noteikti viszinošākais. Žurnālistam vienmēr piederēs pēdējais vārds. Žēl. Latviešu biedrības nama darbinieku vārdā ar patiesu cieņu tā direktora Vita Rozenberga. Jā, iznāca garš raksts, ko palasīt. Nezinu, vai šī raksta autori īsto sāli izlobīja no šī raksta, bet katrā ziņā pēc tam mēs vairāk kaut kāds pārmetums par apģērbu nesaņēmām.
Ceru uz sapratni. Tā, tagad vēl Kriksītis. Jā, šie ir tādi interesanti izdevumi. Kādreiz bija Emīla Melngāļa Liepājas mūzikas vidusskolas tādu un tādu mācību gada nobeiguma akts. Šeit ir visi tā gada audzēkņi, kas beidza mūzikas skolu, un šeit ir viņu valsts eksāmena programmas. Šeit man ir 3 gadi. Nezinu kāpēc. Ar 65. un 6. mācību gadu vairāk šādas programmas netika izdotas. Žēl. Bet šeit ir Emīla Melngāļa Liepājas mūzikas vidusskolas 40 darba gadiem veltītie koncerti. Jā, tie bija ļoti tādi izcili koncerti, liels svinīgais pasākums bija Liepājas teātrī, bet tālāk bija pirmos 7. klašu skolēnu koncerts 63. gada 2. aprīlī. Te labākie visi audzēkņi. Tālāk bija mācību koru un pūtēju orķestra koncerts. Tātad jau 2. jubilejas koncerts, kameru orķestra koncerts. 1. 7. klases audzēkņu koncerts vēl viens. Pedagogu koncerts. Gribu nolasīt pedagogus. Alla Kovaļova, soliste Alla Kovaļova, mežrags solists Jānis Liepiņš, soliste Erna Latiševa, Kukaine, alta solo Pēters Ķikuts, trompets solo Tālivalds Romāns, klavieru solo Inese Glūdiņa, soliste Ksenija Zelmene, violnieks solo Staņislavs Čepinskis, klavieru solo Molija Reizniece un soliste Vita Valdmane. Izcili pedagogi, izcils koncerts. Un vidusskolas audzēkņu koncerts. Piedevām vēl ļoti plaši pārstāvēts. Simfoniskā orķestra koncerts. Tā kā tajā dienā bija svētku akts un koncerts. Svirīdo pateiciskā oratorija. Solistiem, jauktam korim un simfoniskam orķestrim. Solisti Apolonija Duboka un Imants Vanaks, koncertmeistars Ludvigs Bertovskis un diriģents Valdis Vikmans. Ļoti nopietna, smaga oratorija, ko esmu arī dziedājusi. Tā, un šeit vēl ir viena no Liepājas dzintara festivāliem, no festivāla programmām. Šeit ir pa gadiem aprakstīts 64., 6., 7. Te ir kādi kolektīvi piedalījušies. Protams, mūsu Zislavs Romanovskis un Imants Kalniņš, protams, vai Raimonds Pauls varēja bez Liepājas dzintara, viņš bija kā neiztrūkstoši. Protams, Werners Bokums. Tā kā
Liepājas dzintars vienmēr Liepājas dzintaram bija sava vēsture, un neskatoties uz gariem, ilgiem pārtraukumu gadiem, es domāju, ka Liepājas dzintars atdzims. Un tagad pie pēdējā. Nu, kas mums šodien un kas mums, tieši šogad? Tie ir dziesmu svētki un dziesmu svētku 150. gada diena. Nu, jāsaka, tāpat kā ikvienam sportistam, olimpiāde ir augstākais sasniegums, tā jebkuram dziedātājam, dejotājam, jebkuram muzikantam piedalīšanās dziesmu svētkos. Tas ir kaut kas īpašs. Jā, manā laikā sākās arī Padomu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Un pirmie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notika 61. gadā. Tad es beidzu vidusskolu un man bija tas lielais gods piedalīties šajos dziesmu svētkos. Liepājas pirmās vidusskolas jauktais koris Valda Vikmaņa vadībā šajos svētkos ieguva 1. vietu. Tie vispār man bija pirmie dziesmu svētki. Tos jau nevar ne aizmirst, ne kaut kā raksturot. Tā kā tas bija kaut kas. Bet šeit ir daudzu citu dziesmu svētku, biezie katalogi, kurā ir nevien dalībnieku fotogrāfijas, bet te ir gan apraksti, gan visas orgkomitejas un visi skaisti, vienkārši visi virsdiriģenti. Tie svētki nav neaprakstām virsdiriģenti. Tie vārda vistiešākajā nozīmē ir jāizjūt. Tos nevar tā. Šeit ir Liepāja. Valds Vikmanis, protams, kā virsdiriģents, Olita Laiviniec, kā virsvadītāja deju, Tamāra Grospiņa, domes izpildu komitejas priekšsēdētāja vietniece un mūsu kultūras nodaļas vadītāja Marta Mūrniece. Un šeit ir arī visi kolektīvi, kas piedalās, kori, pūtēju orķestri, tautas instrumentu orķestris un deju kolektīvi. Tā kā šeit ir tādi īpaši bukleti. Šis ir 60. gads Liepājas pilsēta, un ar ko šis buklets ir īpašs, ka šeit ir nevien minēti, uzskaitīti kolektīvi, bet vārdiskais sastāvs, piemēram, Liepājas pilsēta, virsdiriģents Valds Vikmanis, deju kolektīvu virsvadītājs Voldemārs Pūce. Un sākās ar koriem. Koku apstrādes kombināta Baltija, jauktais koris, diriģente Anna Māgo. Liepājas kultūras nama jauktais koris, diriģents Valdis Vikmanis.
Liepājas skolotāju nama jauktais koris, diriģents Valdis Vikmanis. 27. tipografijas jauktais koris, Ludvigs Leitis. Tosmares jauktais koris, Jānis Dreimanis. Liepājas kultūras nama vīru koris Dziedonis, diriģents Jānis Dreimanis. Zvejnieku arteļa Bolševiks sieviešu koris, diriģente Skaidrītas Notēna. Liepājas medicīnas darbinieku sieviešu koris, diriģents Anna Māgo. Liepājas pedagoģiskā institūta sieviešu koris, diriģents Kārlis Kreisbergs. Zvejnieka arteļa Bolševiks deju kolektīvs vadītāja Alma Zālīte. Komunālās saimniecības arotbiedrības Liepājas pilsētas komitejas deju kolektīvs, vadītāja Elvīla Švarce. Liepājas kultūras nama deju kolektīvs, vadītājs Voldemārs Pūce. 27. tipografijas deju kolektīvs, vadītāja Alma Zālīte. Liepājas kultūras nama pūtēju orķestris, diriģents Valdis Vikmanis. Tālāk šeit ir Liepājas rajons. Bet tātad, ko es gribēju teikt, kad vārdiskais sastāvs nevis tur tikai uzskaitījums. Šis, es uzskatu, ir īpašs un tāds, nopietns materiāls toreiz. Šie ir 85. gada dziesmu svētki. Protams, atkal ir Liepājas pilsēta, Tamāra Grospiņa, kā pārstāvs no Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece, Maruta Pāvelsona, kultūras nodaļas vadītāja, Valdis Vikmanis, kā virsdiriģents, un deju kolektīvi Olita Laiviniece. Tālāk ir tikai uzskaitīt, kādi kolektīvi piedalās, bet uzskaitījuma nav, bet toties nezinu, kāpēc man toreiz gribējās visu zināt ļoti sīki. Un šeit ir saskaitīti dalībnieki kopā, cik kori, cik orķestri, cik deju kolektīvi, cik dalībnieki kopā. Un jāsaka tā, ka no Latvijas 85. gadā lielākās delegācijas bija Madona, Talsi, Valka, Limbažu rajons, Rīga pats pa sevi 5000, Tauls rajons, es visus tagad skaitu, kas ir pāri pa 1000, Balskai 1200. Liepājai tad bija 740 dalībnieki. Katrā ziņā dalībnieku bija ļoti daudz. Es domāju, ka jebkuris dziesmu un deju svētki dalībniekiem ir neaizmirstami. Te vēl ir, protams, tādi īpaši dziesmu svētki, skaitļi un fakti pa visiem dziesmu svētkiem, statistikas rādījumi, interesants krājums. Un latviešu koru fenomens, latviešus tiešām arī uzskata par fenomenāliem koristiem un kora dziedātājiem. To, ka Lietuvā dzied un Igaunijā dzied un ka Baltijas republikās dzied, bet, latviešu koristus
tiešām arī uzskata par fenomenāliem dziedātājiem. Un šeit ir šī ir Dāņu avīze, un apakšā Dāņu žurnālisti, arī, protams, ārzemju žurnālisti pilna Rīga dziesmu svētkos. Un šeit ir viens no attēliem, kur tieši Liepājas delegācija ar Liepājas pilsētas karogu, liepu un lauvu iet gājienā Rīgā. Nu, toreiz vēl bija lielais vadonis. Un šeit arī vēl Dāņi raksta par latviešu dziesmu un deju svētkiem. Un tāda frāze par Latvijas dziesmu svētkiem. Tajā laikā, šodien mūsdienās jau tas tā vairāk nav. Bet tajā laikā, tad, kad mēs, latvieši, tad, kad mūs beidzot izlaida uz kādām sociālismu valstīm, nerunāsim jau par citām vēl valstīm, kur bija jābūt nezcik daudzām atļaujām. Un tad, kad mēs aizbraucām uz kādu valsti, mēs staigājām, skatījāmies ar lielām acīm. Viss mūs tur pārsteidz. Bet tad, kad lielie un lepnie ārzemnieki atbrauca uz mūsu dziesmu svētkiem, tad viņi bija mēmi. Viņi staigāja ar pavērtām mutēm un lielām acīm, neticēdami, ka tas tā var būt. Bet tā bija. Un, protams, mūsu Latvijas dziesmu svētkus vispirms jau to, kad šogad tiek atzīmēta 150. dziesmu svētku gada diena. Nu, tas jau vien liecina par ļoti ilgstošām tradīcijām, un ka tās ir ļoti dziļas tradīcijas. Protams, arī šogad Rīga būs pilna nevien no dalībniekiem, bet būs ārzemnieki no visas pasaules, un joprojām viņi visi staigās ar vaļējām mutēm un lielām acīm, apbrīnodami mūsu tautas vērtību, apzinoties to mūsu tautas vērtību. Lai visiem dziesmu svētku dalībniekiem šogad ir labs laiks, jauki svētki, lai viss jums izdodās. Veiksmi! Jā, negribās kaut kā īpaši runāt par savu īpašo balvu, jā. Bet man ir vairākas dažādas balvas, bet šī varētu būt arī īpaša. Pola Harisa balva Vitai Rozenbergai. Tas notika 2008. gadā un 8. februārī. Izlasīšu nelielo rakstiņu. Vakar kārtējā Liepājas Rotary kluba sēde bija īpaša. Kluba prezidents Uldis Krilovs
kluba biedrei un Zviedrijas Latvijas 2410 apgabala gubernatora palīdzēji Vitai Rozenbergai pasniedza augstāko starptautiskās Rotary kustības apbalvojumu Paula Harrisa balvu. Paul Harris Fellow. Šo apbalvojumu pasniedz ļoti retos gadījumos par izciliem nopelniem Rotary kustības veicināšanā un labdarības idejas rosināšanā un īstenošanā pasaulē. Balva ir ordenis, kas nēsājams lentītē svētku reizē, nozīmīt ikdienai un speciāls certifikāts, kas apliecina, ka Vita Rozenberga ir kļuvusi par Paula Harrisa kluba īsteno goda biedru. Pauls Harris bija advokāts Čikāgā, kurš 1905. gadā kopā ar domu biedriem nodibināja pirmo Rotary klubu pasaulē. Šī balva tika radīta viņa piemiņai. Vita Rozenberga ir otrs cilvēks Latvijā, kam pasniegt šāda balva. Pirmā Paula Harrisa balvu 2006. gada septembrī saņēma toreizējā valsts prezidente Vaira Vīķa-Frēberga par nozīmīgu ieguldījumu sapratnes un draudzīgu attiecību veidošanā starp cilvēkiem pasaulē. Jā, tām ir vērtīga balva. Paldies!